Ķīniešu ēdienu šodien uztaisīsim lielopu ar brokoļiem. Ļoti vienkārši, ļoti ātri, ļoti garšīgi galvenais. Un pēc šīs receptes, ja viņu uztaisīsiet, jūs nekad vairs negribēsiet pasūtīt no līdzņemšanas ēstuvēm. Un šitas ir daudz lētāk un ļoti viegli pagatavojams mājas apstākļos. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar lielopu. Mums viņš jāsagriež mazās, bet plānās strēmelītēs un jāiemarina. Griežam aptuveni šitādās. Varbūt bišķiņ biezākās. Iekšā puscentimetrs. Es izmantoju lielopa lāpstiņu, bet, ja nevēlos, var izmantot jebkuru lielopa griezumu. Varbūt ne asti, bet var izmantot gan fileju, gan šķiņķi. Šķiņķis varbūt nedaudz sīkstāks būs, bet principā jebkuru. Lielopa plāksnītes sagriezām. Tagad iemarinēsim. Marinādē būs vajadzīga sojā, austermērce, šito tā bišķiņ, šito daudz nevajag, rīsu etiķis un nedaudz eļļu. Viss ir, samaisam un liekam, lai marinēs maliņā. Tālāk griezīsim brokoli. Pusbrokolis būs pilnīgi pietiekoši, jo cerā, ka mēs kātu nelietosim. Var arī izmantot kātu, tā smalki sagriezt, bet man te pietiks ar šitiem brokoļu ziediem aptuveni šitādos gabaliņos. Tādi maziņi, šitos lielos. Es griezīšu uz pusēm un vēlreiz uz pusēm tā kā 4 daļās. Re, kur brokolis sagriezts. Tagad mēs brokoli noblanšēsim. Svārās ūdens un varam brokoli iekšā. Blanšējam aptuveni 2 minūtes pagājušas. Nokāšām. Un liekam vēl ūdeni vārīties, mums rīsiem vajadzēs, var tajā pašā katliņā. Tagad uztaisīsim mērcīti. Mums vajadzēs aptuveni šitik soju, austermērci. Iesaku nopirkt šito mērci, šitā ir superīgākā mērce. Viņa nav dārga, lielveikalos atradīsiet. Liekam arī 3 ēdamkarotes, 2-3. Tālāk 1,5 karoti slaveno alojas kartupeļu cieti. Ēdamkaroti var būt bišķiņ un kripatiņa. Nedaudz augstu ūdens. Samaisim. Drusciņ vēl kartupeļu cieti prasams. Nedaudz rīsu etiķi. Skābam viņam. Liekam malā, līdz kamēr vajadzēs. Tālāk sagriežam sīpolu, lielos kubiņos, puses sīpols. Aptuveni šitik lielos kubiņos. Tad, pusotrs centimetrs. Sagriežam ķiploku. 2 daiviņas. Ingvers. Aptuveni tāds īkšķi izmēra ingvers. Tālāk sagriežam burkānu. 1/3 daļa no burkāna man te ir. Griežam sērkociņa, izmēra tādos stienīšos. Stienīšos, salmiņos, nezinu, kā labāk patīk. Salmiņos. Burkāns. Vārās ūdenī vārīsim rīsus un 1 kardamona pāksti. Lai būtu interesantāk tie rīsi. Sāls. Basmati rīsi. Vāku virsū, vāku neņemam nost un atstājam uz 15 minūtēm. Precīzi 15 minūtes. Galvenais neņemt vāku nost. Nogriežam varbūt no 9, no 7, 6. Šā laikā. Un atstājam. Viss ir sagatavots. Mums ir mērcīte, burkāns un sīpols, blanšēts brokolis, lielops, ingvers un ķiplociņš. Visu tūlīt. Sāksim taisīt. Bišķiņ samalojos, pietiek arī ar 14 minūtēm. 14 minūtes pagājušas, kašam nost. Ļoti vienkārši. Es arī pārliku rekur šitādā traukā, lai viņi nepārvāris. Jā, viņas, kad nokāšu, viņi ir ļoti karsti, ja var redzēt, viņi jau taiglo. Un šajā te mēs izratinām to karstumu, tad viņi nepārvārīsies. Bet ļoti labi rīsim.
Tā mums ir ļoti sakars uz pannu. Tā sāksim ar lielopu. Man nav, protams, gāzes plīce, kur pieļaujams mājās arī parastās šitās virsmas. Un tad tas karstums ir kā ir. Bet tas nekas. Lielopu ņemam nost. Es pielieku klāt vēl nedaudz eļļu. Ķiploku. Mēs bišķiņ pacepsim eļļā ķiplokus. Un būs ķiploka eļļa. Pieliksim ingveru vēl. Pieliksim vēl bišķiņ eļļu. Liekam klāt burkānus un sīpoliņus. Bišķiņ apcepsim un viņš būs tāds kraukšķīgs. Sīpoliņš arī lielos gabalos mums ir. Mēs gribam, lai ir kraukšķīgs. Tagad liksim klāt brokoļus. Bišķiņ izsildīs. Liekam klāt lielopu. Tad ja sagribās kaut kādu šādu āziešu ēdienu, šitādi ātri samest kopā. Kas man tajā naudām sanāca? Nu, šitais lielops, viss tas gabals, ko es sagriezu, 2 eiro. Godvārds 2 eiro samaksā par visu lielopu. Brokolis pusīte, 1 eiro maksā burkāns, vienmēr kaut kāds mājās mētājs. Sīpoliņš, ķiploks, ingveru var arī nopirkt, tas tēji aizies. Tā, mūsu mērcīte. Kad pēc ieta nosēdusies, uzmaisam. Redzam, viņš paliek balts un principā visu liekam klāt. Tā. Rekur. Bišķiņ pa biezu tā mērcīti ir, ne? Bišķiņ ūdeni piešās klāt. Bišķiņ piešāv ūdeni. Smaržo superīgi tas ingvers. Tas ingvers piedod ļoti daudz. Un viss gatavs, mums ir Chinese takeouts. Ja mājās ir šitāds brīnums, sezameļa, grauzdēta sezameļa, liekam klāt ļoti labi. Neliekam pa daudz, burtiski 2 pilītes, savādāk tas sezams būs pārāk spēcīgs. Ieberam grauzdētu sezamu. Ja ir voka panna, tad taisam voka pannā mājās. Man nav voka pannas, bet parastā. Nu un kaut kā tā. Lielops ar brokolīšiem. Liekam mūsu lielopu ar brokoļiem. Kā smaržā. Very excited. Šidā. Uzbrīsim bišķi. Lociņas, un tad nevar pateikt. Jautās, vau, tu pasūtīji ķīniešu ēdienus? Jā, bet īstenībā uztaisīja mājās. Pēc tam prasa visiem, lai metas naudiņas. Šitais, cik 8 eiro varētu maksāt, tas jau lielops, dārgais gals. Vai neliešu čopstikus, gatavs. Nu ko, re, kur ir mūsu lielops ar brokoļiem? Nu ko, pagaršosim. Tev mums ir sanācis. Būks ļoti garšīgs, es jau zinu, cik vēl pagaršā. Tā, pirmais kumos jums. Sezamiņš tā mērcīta. Kartupēļ cieta padais to mērcītu biezu. Un tad viņa noklājas gan uz gaļas, gan uz dārzenīšiem. Gan arī īsi pielība klāna bišķiņu. Garšosim. Jā, vai labi. Gan ingveri jūt, gan ķiplociņu. Ļoti garšīgi mīksta tā gaļa ir. Šitā, kad plāni sagriež. Un brokolīts. Ļoti labi. Svaigas, poršas garšas. Un basmati rīsiem. Aizmirsu piebilst. Es gan liku vārīties rīsis, es vēl bišķiņ eļļu pielēju ūdenim klāt. Paņemsim bišķiņ brokolītu, bišķiņ rīsi skobā. Visu noskalējam ar pepšu. Ļoti labi iet kopā. Uzreiz tāds piekdienas vakara fils.
Dēļ Chinese, uzdzer pepsīti, pasties kādu filmu mājās, šitādu tev uztais, priekš sevīm, draudzenes sievas. Bērniem, un atkal bērni būs sajūsmā vienkārši. Ļoti labi. Sīpo viņš nav izjūcis, tāda lielāka gabala. Ļoti iesaku uztaisīt. Labi, paldies, ka skatījāties. Paldies par atsauksmēm par iepriekšējo vidiku. Šito cenšos taisīt īsāku. Tiešām forši. Patīk tas, ka cilvēkiem patīk. Tas ir arī galvenais. Nu, līdz nākamajai reizei. Tā.